Sveiki, cienījamie seniori, es teiktu Rīgas aktīvākie seniori. Man ir skaļa balss, man tur vēl. Man jāapsēžās beigās. Sveiki, cienījamie seniori, es teiktu Rīgas aktīvākie seniori. Prieks atkal jūs satikt un redzēt, kā vienmēr smaidīgus, enerģijas pilnus. Un es varbūt tāds pāris aktualitātes pastāstīšu, un tad jau, protams, kā vienmēr atbildēšu, ja kādam kaut kādi jautājumi ir. Esmu pareizi teikt, es tiešām cenšos palīdzēt pēc iespējas vairāk dažādām grupām, tā skaitā senioriem. Un mans viens no prioritātēm viennozīmīgi ir atbalsts ģimenēm un bērniem, kā arī seniori. Varbūt jāsāk, tā informācija vēl nav publiski skaļi iznākusi, bet ar labām ziņām. Senioru skolām būt. Un kā es pie jums iepriekš biju un stāstīju, ka es cīnīšos par finansējumu, es esmu atradis finansējumu senioru skolu attīstībai. Tā kā galvenās rakstītājs Lilita un Iesma, tad jums būs droši vien, ka nākamā gada 1. ceturksnī jāiesniedz pieteikums. Līdz ar to, ja nemaldos, 2 gadi, 1,2 miljonu uz visu Latviju atbalsta tieši senioru skolām. Izglītības ministrija kaut kā netik ļoti gribēja, es ļoti gribēju un man izdevās. Tā varbūt pāris lietiņas, droši vien arī publiskā telpā iznāca, ka 1. oktobrī būs pensiju indeksācija. Koeficients ir labāks kā pagājuši gadu, bet tas, diemžēl, ir saistīts to, ka cenas ir kāpušas. Līdz ar to, lai cenu inflācija dzēs, tad arī indeksācija ir paaugstinājusies. Dažādi, ja jums interesē, vislabāk ir sazināties ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru pat, cik jums katram individuāli pieaugs pensija, tas atkarīgs gan no darba stāža. Vidēji tie varētu būt ap 30–40 eiro pieaugums no 1. oktobra, bet negribu pateikt, ka visiem būs vienādi, bet labāk, ja interesē, kāds būs pieaugums sākot ar 1. oktobri, sazināties ar VSA. Un tas būs, un ir arī tātad neapliekama minimumu jūs jau ziniet, un tad tas jautājums, kas joprojām nav līdz galam valdībā pieņemts, bet ko gan es, gan arī man pārstāvētais politiskais spēks cīnīsies, tās ir bāzes pensijas. Jo tā summa, manuprāt, nav liela, tie ir 12,8 miljoni, un arī mēs, kā Zaļo un Zemnieku savienība, esam iesnieguši koalīcijas partneriem, ka tā ir viena no mūsu prioritātēm. Es teiktu, tā cīņas turpinās. Viennozīmīgs atbalsts no vadošās partijas mums nav, bet ir 4–5 lietas, kas ir pirmkārt demogrāfijas atbalsts, kur principā šie 80 miljoni man tā kā varētu būt izdevies panākt, bet gribam vēl vairāk. Mēs gribam samazināt PVN medikamentiem un mēs gribam samazināt PVN pārtikai, konkrētām grupām. Un bāzes pensijas ieviešana, šīs ir un atbalsts, kā jau mums ir Zemkovis ministri, atbalsts lauksaimniekiem. Šīs ir 5 prioritātes, ko mēs esam iesnieguši, vēl notiks spraigas diskusijas. Bet pie tā varianta, ko mēs tā kā palikām, mēs sākam to pakāpenisko piemaksu līdz 96. gadam un no 96. gadā. Pirmos 3 gadus 85+, kam ir piemaksa par stāžu, vidēji tie būs kā 20 eiro apmēram klāt, un tad pieņemsim 29. gadā visiem, kam ir 80+, un tā līdz mēs izlīdzinām, un visiem ir piemaksas gan līdz 96. gadam, gan pēc 96. gadam. Tas varbūt, es domāju, tas tā īsumā no manas puses viss. Tā labā, lai tiešām, kad jūsu vajadzības, prasmes un iemaņas un vēlmes ir man zināmas. Jo īstenībā bēgi interesanti arī aktīvi braukāt pa reģioniem, tiekoties ar citām senioru kopienām. Man pa pensijām īstenībā vairs daudz neprasa. Man prasa pa zālēm un digitalizāciju. Jo, man liekas, tā reforma ar tiem 75 centiem ir kaut kur nepareizi aizgājusi, jo tiešām tās dārgākās zāles ir mazliet lētāk palikušas, bet lētās zāles un tiešām tās, kas nepieciešams, viņas iet kāpušas. Un tur, man liekas, veselības ministrijai kaut kas nav līdz galam. Tāpēc mūsu piedāvājums bija samazināt PVN medikamentiem no nākamā gada. Vienotības puses piedāvā atcelt to 75, kā es teicu, notiks spraigas diskusijas. Un tad jau ir jautājums, vai gan jūs esat ļoti digitāli seniori par to, kā attīstīt arī digitalizācijas, un tur varam pusēt dažādas projekts, lai būtu iespējas gan piekļūstamība internetam, gan arī zināšanas un prasmu uzlabošana. Tā kā tas varbūt tā īsumā viss, varbūt jums ir kādi jautājumi. Es jau pie jums esmu bieži viesis, man jau jums patīk. Man ir viens jautājums. Šorīt ar par radio runāju tieši par zāļu cenām.
Un es uzskatu to, ka pielika tās 75 centi par to recepti, ja? Bet ne visi, bet ir gadījumi bijuši, ka man izraksta recepti uz 3 mēnešiem, un aptiekā pievienot 3 reizes, man kā pa 3 receptēm. Es saprotiet, un tas ir galīgi negodīgi. Es tev piekrītu 200%, jo tad, kad pie mums pagājuši gadu jau nāca veselības ministrs un stāstīja frakcijai, kā tā būs, tad viņam mūs izdevās pārliecināt to, ka cenas samazināsies. Mums nav iemeslu apstrīdēt veselības ministriju, mēs piekritām, bet tad reāli dzīvē ir tā, ka saka, vai 3 reizes 75 centiem un lētākās zāles ir palikuši dārgākas. Tā kā es domāju, šis arī būs, zin kā, no vienas puses nākamais gads ir pateicīgs gads, jo ir vēlēšana gads, un tad visi gribēs viens par otru vairāk kaut ko izdarīt, galvenais skatīties nevis solījumos, bet reāli darbos. Jo mums bija arī Hosams Abumeri, un viņš arī teica, ka var izrakstīt uz 3 un būs tikai 1 recepte. Bet, diemžēl, pērkot dažādās aptiekās, gadās gadījumi, ka paņem 3 reizes. Ja? Un tas ir 2,25, pietiekam zolīts summa. Tieši tā. Bija jautājums. Jā, tiešām tā ir. Man izraksta uz 3 mēnešiem, jāiet pie ģimenes. Un viņš izraksta 2 porcijas, 1 receptu un vēl 1. Es pēc tam nākošais prasu, kāpēc jūs rakstījāt tā? Tik daudz nevar izrakstīt. Nē, tur tā reformā ir tiešām kaut kas aizgājis galā. Es ceru, ka nākamo gadu janvāri kaut kas tiks darīts vai PVNs, vai atcelt to 75, citu variantu. Bet es ik pa 3 mēnešiem, Tas nav pareizi. Bet viņš izrakstā. Tagad es aiziešu septembrī, redzēs, cik viņš izrakstīs. Es viņam atgādinu, tad ko, tik daudz nevaru. Man grūti komentēt veselības ministrijas bloku, bet man bija ticīgi, ka cenas samazināsies, bet tā nav. Es apsolu, ka oktobra mēnesī mēs arī aicināsim no veselības ministrijas tieši par šo, jo mums ir ļoti laba sadarbība. Mums pavisam godīgi jāsaka, ministrs šeit arī ir bijis. Par visiem ir laba sadarbība. Jā, tiešām. Laikam mēs un ministrija arī labi. Jā, bet es gribētu ministram jautāt tāds jautājums. Mēs katru gadu, jau 3., laikam jau 4., saņēmām tādu nelielu, bet priekš mums tas ir daudz arī, piemēram, kafijas pauzēm un šeit, lai varētu digitālās konsultācijas notikt no Labklājības ministrijas, tā ir tātad finansējums atbalsts. Tas nav grants, tas ir tā kā dotācija. Tas ir no biedrībām atsevišķa programma. Jā, programma tāda. Man ir konkrēts jautājums par nākošo gadu. Jā, man finanšu ministrijā un ierēģi gribēja šo te programmu nogriezt par summu, visu Latviju, tas laboši maz. Es izstājos, ka šai summai jāpaliek, viņa nebūs lielāka, viņas man saglabāsies tādā pašā apmērā un atņemt netiks. Lai jūs arī visi saprast, neiet runa ne par kādiem, kad mēs kādreiz dzirdam tādu ietaupījuši vienā ministrijā tik miljonus. Mēs saņemam 5,000 gadā, un es zinu, ka tur ir laikam 4 vai 5 biedrības vēl, kas arī kaut ko līdzīgu, vai varbūt drusku vairāk. 11 biedrības, tomēr, jā. Bet tā summa kopējā nav, mēs būtu ļoti pateicīgi, ka mēs varētu turpināt. Es nevarēšu to vairāk, jābūt 5 Jā, protams, nākošais, ko es gribēju, ka mēs gribējām vairāk, bet vismaz, mums ir liels lūgums, un es domāju, ka jūs piekrītat. Tās ir mūsu digitālās konsultācijas, tās ir mūsu senioru skolas, kur mums ir reizēm jāmaksā arī par lektoriem, piemēram, tā kā Rugāte, mēs cienījamai Rugātei samaksājām par šo nodarbību, un arī daži nelieli braucieni, kur mēs varam arī finansēt. Protams, ne visu iedomāties, summa nav tik liela, bet viņa ir ļoti vajadzīga. Jā. Tagad ir jau vēl jautājumi. Droši vēl. Kas tā bāzes pensija skaidrs? Jā, tas jēdziens bāzes pensija, viņš iegājas vienkārši tautā. Un es negribēju mainīt, jo tā principā ir papildus piemaksa par stāžu līdz 96. gadam un pēc 96. gada par katru nostrādāto gadu. Papildus piemaksa. 50 centi līdz 96, 50 centi pēc 96. Es tur rupu sarēķinu, bet mēs sākam ar 85 plus, es tur rupu sarēķinēm, tie var būt 20-25 eiro apmērā. Bet, jā. Bet tas ir no pamata budžeta. Jā, tās ir piemaksas un tā problēma, kāpēc varbūt neiet tik raiti. Paldies Ilītai par papildinājumu. Jā, indeksācija no speciālā budžeta, tad piemaksas par stāži no pamata budžeta, tāpēc iet tik grūti.
Jā, es to esmu tik daudz reizes skaidrojusi žurnālistiem un visur arī teikusi, jā, tas ir no valsts pamatbudžeta. Un iedomājieties, tā prasība, mēs to aprīlī uzsākām, toreiz arī Saeimas sociālā un darba lietu komisijā, mēs arī atbalstījām, Barčskundze bija tā pirmā, kas to ierosināja, 85 un plus, un tad izrēķinot to skaitu, tas ir tie 12, tāda miljoni, ja? Jā, un tad es nevaru vairs atcerēties, bet es atceros, ka toreiz jau citās biedrībās saka, ko jūs par tiem runājat? Tie jau tikpat kā vairāk nav. Mīļie, mūsu vidū noteikti ir arī tāda 85 gadīgi un uz augšu pārsvarā sievietes gan ir 57 000. Jā, tātad mēs pašreiz runājam par 57 000 cilvēku labklājības drusku celšanu, ja? Negaidot to 29. gadu, bet gaidot ātrāk. Un mēs arī katrā tagad būs senioru dienas Saeimā, mēs arī tajā reizē to ļoti, ļoti kustināsim, lai dzird to, jā. Jo 80, mēs gribējām sākumā 80 gadniekiem piemaksas, ka tie bija 30 miljoni, es zinot, ka nebūtu labāk kaut ko nekā neko. Tātad tie ir 117 000 valstī mums, tā kā nav, mēs esam cienījām paudze. Nē, smieklīgi ir tas, ka vīrieši galvenais ir izturēt līdz 55, ja iztur, tad arī viņi ir vairāk, bet tā ir, jā. Man ir jautājums, varbūt jūs varētu izskaidrot, vai kā to saprast, bāzes pensija izmaksā no valsts budžeta, tanī pašā laikā, patās, es vairs neatceros uzvārdus, bet bija pārraide, kur teica tā, ka valsts 2 miljardi ir paņēmuši no sociālā budžeta savām vajadzībām. Tātad valsts ir paņēmusi 2 miljardi, a mums dod atpakaļ, vai ne? 80 000. Tur bija tas stāsts tāds, kā tas ir kad kopā pa visām ministrijām bija jāsavās kopā izdevuma samazinājums 150 miljoni. Labklājības ministrijai tie bija 4,2. 2,2 no pamatbudžeta, tur pārsvarā bija saistībā ar papildus piemaksām ierēdniecībai, ko es noņēmu bišķiņu nost, un 2 miljoni, nevis miljoni. Miljardi viņš teica miljardi. Tāda kļūda, jo 2 miljoni pamats speciāli budžetā, bet tas ir uz bezdarbnieku kontingentu rēķina. Tas nav atņemts, vienkārši ir bezdarbnieku skaits samazinājies, ar to izmaksas sāja par 2 miljonu. Miljardi, nekur nekas nav ņemts, tās nav pateiz informācija. Bet par šo aizņemšanos no pensionāra fonda, ne no pensionāra, no sociālā fonda, par to taču runāja visu laiku, un visu laiku valsts izmanto to, kas paliek pāri sociālā budžetā, viņi paņem valstī. Nē, tā nav īsti nav taisnība. Liela daļa no šiem 4 miljārdiem mums ir par speciālajā budžetā, tas ir kopējs, tur ir slimības lapas, bezdarbnieki, seniori, viņi ir iekšā valsts kasē, un valsts kasē viņi ražo procentus. Tas nozīmē, ka nauda taisa naudu. Viņi paliek vairāk. Uz atdots nekas nav. Vienkārši ir daļa, kas kotējās valsts kasē uz procentu likmēm, kas vairo vairāk naudu, lai speciāli budžetā būtu. Atdots nav nekas, un tas par tiem 2 miljardiem, es nezinu tādu stāstu, tā nav patiesība. Bet viņi valsts kasē 4 pensijas sistēma ir droša, vismaz tuvākos 10-15 gadus risks neredzu, bet ja strādājušo skaits tik drastiski samazināsies, tad tas īstenībā tas rīks ir tās bāzes pensijas papildus piemaksas, jo atvietojuma procents var nākotnē kristies. Tāpēc tas ir tā bāzes pensija papildus naudiņu tiem senioriem, kam atvietojums krītās. Bet tas ir ielikts valsts kasē, kas ražo papildus procentu. Likmi neatceros, bet nav. Marija, tici ministram. Radio ir podkāsti. Katrs runās var pēc savas saprašanas. Es saprotu to, bet atcerieties arī krīzes situācijā, kad tas bija? 8. 7. Kaut kad bija, vai ne? Kā tieši uz pensiju, tad vēl bija citā tā pensionāra biedrības priekšniece, Verzema liekas, ka viss pensionāra fonds tika izsmelts un pensijas palika bez nekā. Un tad pensionāri optimizējās un atlika apakaļ. Kamēr es būšu ministrs, neaiztiks speciālā budžeta. Finanšu ministrija regulāri grib ielīst speciālā budžetā, bet tas nav ilgtermiņā domāts. Un kamēr es būšu, mums ir ļoti spēcīgi ierēdniecība. Valsts sekretārs, kurš šī pensiju sistēma izdomāja savu valikumu, mana meitenes, kas vakar apsveic tieši vien kolēģis Andris Stabiņu, 30 gadus ministrijā strādā ar pensijām. Un par to, kamēr šie cilvēki būs un es būšu, un es neaiztiks klāt. Paldies, cerēsim. Lai jums izdodas. Paldies. Vēl kādi jautājumi?
Labi, dāmas, nu tad... Man ir jautājums. Jā. Tas gan neattiecās varbūt tik daudz uz senioriem. Paldies, ministrs, ka jūs vienmēr esat tik laipns. Mūs apciemojat un visas aktualitātes mēs varam patieši uzzināt, nevis caur kaut kuriem, caur kādiem mēdījiem vai varbūt ne tik patiesiem arī mēdījiem. Lūk, tā kā es esmu vadītāja divām, viena ir liela nevalstiska organizācija, Karits Latvija un arī Svētās ģimenes mājas valdes locekli. Mani interesē vairāk tieši Eiropas projekta apgūvē. Un labklājības jomā mēs piedalāmies gan Sabiedrības integrācijas fonda organizētajos, jeb administrētajos, gan Centrālās finanšu līguma aģentūras administrētajos. Tur ir arī senioru projekts, citu, arī pansionātos ir projekti. Jāsaka, ka viņi ir ļoti stingri birokrātiski. Es tev uzreiz atbildēt. Nevalstiskām organizācijām nav tāda administratīvā resursa. Pirmkārtām, lai to uzrakstītu, tur ir tiešām jābūt, jāpamet viss un tikai jāraksta projekti, jātrenējās tajā terminoloģijā. Tie varbūt ir 4-5 cilvēki Latvijā, kuri var uzreiz apsēsties to uzrakstīt. Prasības ir ļoti tādas, pārspīlētas, jo es esmu vadītājs ar vairāk kā 20 gadu pieredzi dažādos līmeņos, arī ļoti lielās organizācijās. Manuprāt, tie tiešām ir pārāk birokrātiski. Vai ir plānots kaut kā tomēr pārskatīt šo birokrātiju, šo iesniegšanas, vērtēšanas ilgumu. Ilgums ir 3, 4, 5, 6 mēneši ar termiņu, kad varēs attiecināt pusgadu atpakaļ, SIFam piemēram. Organizācijas iztērē naudu, pēc tam nedabūna to projektu. Tās ir nevalstiskas organizācijas, viņām saimnieciskās darbības praktiski nav. Viņas dzīvo tikai no projektiem un ziedojumiem. Ziedojumi tagad, kā jūs zināt, vairāk gāja un iet Ukrainai. Tātad nevalstiskām organizācijām ļoti sarežģīti piesaistīt ziedojumus. Paliek projekti. Ja viņi ir tik birokrātiski un sarežģīti, gan rakstīšanā, gan pēc tam atskaitīšanās, tad kādēļ nevalstiskas organizācijas darbojās? Es to nevaru nepiekrist. Man bija arī vairākas tikšanās, un īpaši CFLA, vai tas ir 10 eiro projekts vai miljonu projekts, nosacījumi tikpat vienādi stingri. Man bija ļoti daudz tikšanās gan ierēdniecības līmenī, gan ar nevalstiskajām organizācijām saistībā par CFLA prasību atvieglošanu. Un pie manī nāk arī septembrī CFLA vadība, un šīs ir viens no topikiem, ko es runāju. Jo, ja to saka viena organizācija, ok, bet ja man to saka 11, 20, 30 organizācijas tieši par CFLA projektiem. Daudzi pat atsakās piedalīties. Precīzi. Un tāpēc nevar apgūt Eiropas Savienības fondus. Jūs pareizi teicāt, Latvijas nedzirdīgo savienība un nodokļu attiecības ar viņiem ir, viņi tieši teica, viņi nepieteicās, viņi domāja, viņi vairāk rupu sakot nočikarēsies, nekā vispār bija. Man arī bija sociālais uzņēmums un biedrības arī startējis. Es pats tieši, sociālais uzņēmums tāpēc iegūtu. Es gribēju pats iziet cauri tam visam procesam, lai zinātu. Mēs esam izgājuši, mums ir arī Karits Misija, sociālais uzņēmums, jā. Viņš labi darbojās, bet, es tev nevaru nepiekrist. Pasaules cilvēks man strādā tikai, lai sagatavot šo birokrātiju. Es tāpēc tikos CFLA, protams, SIF un CFLA vadības lēmumus nevaru tiešā veidā ietekmēt, jo SIFs ir neatkarīgi iestādi un CFLA ir zem finanšu ministrijas, bet tāpēc pie manī nāk, jo vasara ir tāds bišķi mierīgāks process, ne man, bet citiem. Un man ļoti daudz organizācijas apvieno. Visi nāca un teica, mēs piedalāmies projektā, mums vieglāk ir nedabūt tos 40 vai cik tūkstoši, jo mēs nošķiramies vairāk un beigās kāds saka, ja mēs ejam ar savu finansējumu, mēs nedabūjam, tad vispār ir katastrofa. Man ir septembrī tikšanās ar CFLA vadību, tieši būs sagatavoti jautājumi par, teiksim tā, saistībā ar sociālo sfēras projektiem, kaut kādu prasību mīkstināšanu, izskatīšanu. Tāda arī loģiska, lai arī cilvēki bez īpaši tāds, un, protams, ir grāmatveži, juristi, visi tiek piesaistīti. Nav jau tā, ka kāds kaut ko nesaprot. Zinu, kur ir grūti. Ir grūti tā, ka gan SIFA, gan CFLA kritērijas izstrādā Labklājības ministrija. Tad Labklājības ministrija iedod gan CFLA vai SIFA cilvēkām, kurš sociālo jomu vispār nesaprot. Un tad viņš iet cauri pirkstu pēc, jo tā Eiropas nav tur, kas tā viņus var Un viņš nesaprot to sociāli. Man bija ļoti daudz gadījumu, kad nesaprot un dēļ to nedabūja finansējumu, jo principā es savu meitenēm ministrijā prasu, bet tu redz, ka šeit kvalificējās. Es saku, jā, bet CFLA pirkstu vēl brutāli līdzi. Tur ir baigā problēma, ka mēs uzrakstam, atdodam CFLA, un CFLA, kur nav, kas normāli viņš nebūtu neslēdz karās, kur nav cilvēks ar sociālām zināšanām, viņš nezina.
Un viņš vēl par pirkstu. Bet, zināt, tajā labklājības ministrijas etapā arī kaut kas tāds Iespējams. Raksta teorētiķi un neraksta praktiķi. Saprotat? Viens ir teorētiķis, viens ir praktiķis. Un praksē to nevar īstenot. Bet tad ir jādod ziņa, mans numurs nepasts jau tev ir. Tev tā iespēja arī Indetām uzvanīt. Bet, ja jūs visi redzat, ja jūs redzat, vai tu redz kaut kādas bažas, dod ziņu, jo es arī esmu praktisks cilvēks, man nevajag vienkārši saražot papīru pēc. Un ja jums ir indikā, jūs arī nevar visiem izsekot līdz iepirkumiem, un es arī negribu jauties tur iekšā. Bet, ja jums ir bažas, sūties, es esmu tas ministrs, kurš lasa e-pasts, un vienkārši saprast, kur ir tā problēma. Varbūt kaut kāda nesaprašanās, varbūt kā tu saki, praktiskais teorētiķis. Visu var mainīt. Vienkārši man nav informācijas, ka kaut kas ir slikti, man liekas, ka mums ministrijā strādā labi. Bet ja man neviens nedod ziņu. Vienu projektu tomēr, kas ir 2 gadus, kas ir dienas aprūpas centri cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, gan pieaugušiem, gan bērniem, ir finanses nosacījumi, ir krimināli sarežoti. Un tieši no labklājības ministrijas. Grūti man teikt. Viņš jau iet pat To tu neizmainīsi. Bet ja tu redzi stadijā kaut kāds projekts, kur var, un kamēr ir izstrādes, jo tāpat ir publiskās apspriešanas, un kur tu redzi kaut kādu kritēriju, dod ziņu. Tur jau visu. Līdz neapstiprini var mainīt jebko. Kas ir loģiski? Tā, paldies, Ines. Es gribētu teikt,